kādu ziņu mēs saņemsim par pirmo stāstu, un es jums teikšu, ziniet, tas ir tikai sākums. Viņš redz, ka nav rasnēs vairāk. Sācies vasaras brīvs, un mašīnas ir mazāk uz ielām, bet bērni, protams, tagad domās, kā sevi izklaidēt, un tāpēc arī vecākiem būtu jābūt īpaši uzmanīgiem, un mūsu pienākums arī stāvēt par jums sardzē un atgādināt, mīļie vecāki, ka jums ir jārūpējās par saviem bērniem un viņu drošību. Vasarā bērnu traumatisms pieaug par 35%. Dzīvnieku kodumi, kas pieauga traumas, kas tiek gūtas ūdeņos, diemžēl gandrīz katru gadu ir arī traumas, kas tiek gūtas lecot nepazīstamās ūdenskrātuvēs uz galvas. Tagad atkal pieaugs. Tas var izvērsties ļoti nepatīkami, tas rezultāts var būt pat fatāls. Tagad atkal rasnos. Kliniskajā universitātes slimnīcā pēc palīdzības ar dažādām traumām vēršies te iecer pusi. Viss bars lēkā, ļoti uzlēc virsū, tam, kas ir apakšā kārtīgs smadzeņu satikums. Šo manim spēlē futbolu. 176. Šāds skaits bērnu guvuši traumas lēkājot uz batutiem 2013. gada siltajos mēnešos. Spēlējoties rotaļu laukumos, šūpojoties šūpolēs un braucot pa slitkalniņiem, 234 bērni guvuši gan galvas traumas, gan dažādus uzdevumus un sasitumus. Pārliecinošā līderpozīcijā